Labrīt, Cēs. Labrīt, Valmiera. Šo rītu mēs iesāksim ar veco un mūžam jauno dziesmu. 3 runči. Valdis Artaus un mēs. Absolūts valsis. Si bemol mažorā. Čau! Čau! Garš, sarežģīts iesākums. Man tagad ir sarežģīti runāt mikrofonu priekšā, jo es esmu noklausījies vēl pusotru no mūsu sērijām. Un man ir, es uzreiz lēcu iekšā, ja, tematos, ja. Droši. Nē, nu tad ir vairāk, es tad sākšu ar saviem personīgās dzīves jaunumiem, jo mums vairs nav tematiskais ieraksts. Jā, paldies tiem, kas noklausījās. Paldies tiem, kas noklausījās, un es biju viens no tiem, es tagad esmu vēl vidū, bet tātad no šī man ir kaudz ar kaut kādiem jauniem secinājumiem. Viens no tiem ir tas, ka tātad ar prieku visdrīzāk man ir jāziņo, ka mums ir vēl viens jauns klausītājs, un tā ir mana meita. Oi. Čau, Katrīna. Vai. Viņa ir 6 gadiņi. Tātad, tātad. Es uzskatu, ka mēs esam pietiekoši, es teiktu, ar emocionālo inteliģenci apveltīti cilvēki, ja ne ar faktisko inteliģenci. Nu, mēs esam PG-13 pēc viena lamuvārda par epizodi. Mēs skaitamies PG-13. Nu tad viņi pusceļā gandrīz. Nē, nu nav, jo mēs praktiski nelamājamies. Man tikpat kā nekas nav bijis viņai jāskaidro, izņemot pāris vārdus, kurus es tagad neteikšu, bet tad, kad viņi klausīsies, viņi atkal man pārjautās, kas tie pa vārdiem ir. Bet, pie šitā ir jāpierod visiem vecākiem, un tas ir normāli, un labāk, ka no tēta skan tie vārdi, nekā no onkuļa kaut kur pagalmā vārtrūmē. Tā ka tā ir viena lieta. Otra lieta manam bērnam ļoti patīk. Ne viss, viņi saka, tēti, dažas lietas ir interesantas, bet dažas ir šausmīgi garlaicīgas. Bet tad es teicu, Katrīnīt, bet lai būtu interesantās, lai tu atpazītu interesantās, vajag būt tam garlaicīgiem, citādāk tev nebūs iespēja salīdzināt lietas. Un... Tā ir. Nu, lūk, un vēl viena lieta. Tas veiciens maniem Rīgas klausītājiem, maniem draugiem, kas man kādu laiku apakaļ satika mani un aizrādīja man. Šogad, laikam, es jau pateicu vienā citā sērijā, ka man vajadzētu pirms ierakstiem mazāk lietot kokaīnu. Jā. Nu, tad man bija jāizskaidro tas, vai arī dalīties ar kolēģiem. Jā, starp citu, tas lielais kontrasts starp mums abiem no rīta ir vienkārši tāpēc, ka mums no rīta ir kautiņš ārā pie ieejas, vai Bruno tiks klāt manam ikrīta kokaīnam. Līdz šim, kā jūs dzirdat, viņam tas vēl nav izdevies. Nē. Nu jā, tā tad, man dārgie klausītāji, mēs rakstam šo ierakstu pēc 7 no rīta īsi, mums nav bijis vēl laiks lietot kokaīnu. Un es minu, ka ja viņš būtu no iepriekšējās dienas palicis, tad es šādi neizklausītos. Es pilnīgi noteikti šādi neizklausītos. Tā kā tajā vienā kaut kādā epizodē uz atpakaļ. Bet, nav viņa publicēta. Burvīgi. Lūk, tātad, jā, bet ko tas liek man saprast? Ka varbūt daudziem cilvēkiem tā liekas, tas ir punkts 1, un tas godīgs, ka man tā ļoti neinteresē, tik ļoti man neinteresē. Bet punkts 2 ir tas, ka es iespējams runāju nedabīgi ātri, ne? Bet tā jau laikam ir vienmēr bijis. Jā, vienkārši kontrastējot ar mani, jo es runāju tā mierīgi, tā. Nosvērti. Man vēl daudz laika dzīvē. Jo man šķiet, ka līdz ar vecumu būtu jāpaliek lēnākai runai, bet loģiski man ir mazāk palicis vārdu, ko izrunāt visdrīzāk. Nē, mazāk laika, ko izrunāt. Kurā tos izrunāt? Vārdu daudzums jau tīri teorētiski tev. Varbūt jebkāds. Bet tu iedomājies, ja tā padomā, ņemot vērā, ka man runāt patīk, padodās, un tas ir drusku tas, ar ko es pelnu savu naudu. Jā, labi. Okay. Tad tu iedomājies, ja mēs paskaitītu dažādu cilvēku dzīvēs izrunāto vārdu daudzumu, man viņš būtu diezgan sirreāls vispār. Jā. Tā ka, jo tāpēc, ka, man tas darbs ir runāt, un dīvaini. Bet tas nav nemaz netik dīvaini, bet... Tas ir interesanti, manuprāt. Vēl viena lieta, ko es pamanīju, es gribētu iespējams pāriet uz piekabināmo mikrofonu, tāpēc, ka man ir tendence darīt. Šitā, es nezinu, kaut ko dos mums mikrofonā, ja? Bet es vienkārši tiem, kas klausās un neskatās, un es esmu tas, kas klausās un neskatās, tad vajag vairāk pievērst uzmanības reizēm tam, ka mēs te kaut ko rādam vai stāstam par kaut ko, kas nav redzams cilvēkiem. Tā ir viena lieta.
Un otra lieta ir tā, jā, ka man ir tendence visu kaut kur novirzīties no mikrofona un smieties un liekties un darīties. Vienīgi tā liekšanās jau laikam nepalīdz. Tā man ir tāda, kas uz ausis ir uzliekams. Zin, Mēs padomāsim. Estrādes mākslinieki, ar ko uzstājāt. Jo ļoti forši būtu, ja teiksim, tā mikrofona vispār nebūtu kadrā, ka mums būtu 2 shotguni tādi augšā. Tas dīvaini. Man šis nedaudz kā aizsarga mehānisms strādā. Okay. Ja tu man mauc, tad tu vismaz sākumā trāpa mikrofonu. Nē, 2 shotguniem būtu daudz ērtāk. Protams, viņi arī uztver plašāku leņķi un dēļ tā, ka viņi uztver plašāku leņķi un no lielākā attālu. Nopietni? Tad jau vēl mazāk varētu kustēt. Nē. Nu kā, pietiek, viņi ir augstā, es sapratu, kaut kāda ģeometrija tur darbojas. Šito te manu kā aizstarps to sadaļu tieši uztver tavēju. Lielo manu ķermeni. Nē, nu tev mēs uzliksim 2. Nē, viss man pietiek. Viss nedrīkst tā darīt. Viss piedošana. Es neesmu slikts cilvēks. Man vienkārši ir slikts prāts. Vai prāts definē tavu cilvēcību ir jautājums. Tas ir ļoti labs jautājums. Ja tev pārgriežas, es klausījos pēdējo podcastu. Es klausījos No Such Thing as a Fish podcastu un tur bija interesants jautājums, ko cilvēki nemaz neiedomājas uzdot tajā podkāstā. Ir kaut kāds tāds fakts par to, ka ja tu tārpu pārgriez uz pusēm, ir tāda tārpa, kur pārgriez uz pusēm un izaug 2 tārpi. Bet tiem tārpiem viņiem ir galva un kājas. Un reizēm gadās, ka kļūdas pēc tas tārps uzaudzē otru galvu, nevis kājas. Tā kā otru priekšu, nevis aizmuguri. Un tad viņas laika runā par to, kā būtu, ja vienu no tiem podkāsteriem sadalīt uz pusēm. Tā kā, lai varētu iedomāties, kāda ir tā situācija. Un es visu laiku gribēju aizrādīt. Jo viņš saka visu laiku, to, ka man būtu nogrieztas kājas, un tām kājām būtu jāpieaudzē jauna galva. Bet es tomēr gribētu teikt, ka varbūt, ka tev būtu nogriezta galva, un tev vienkārši pieaugt jauna galva klāt. Un mēs asociējam apziņu, kas ir arī saprotami. Protams, tas ir loģiski saprotami, asociējam apziņu ar galvu. Jo tāpēc, vai tev nocērt galvu, vai tev nocērt ķermeni? Tas ir interesants jautājums. Kas tu esi? Tu esi tors vai tu esi galva? Tas ir ļoti interesants jautājums. Kādreiz bija tāda zinātniskās fantastikas grāmata, kaut kāds, es neatceros, kā viņa saucās, bija ļoti sen apgāja padomu laikos, viņa lasīja, bija mazs puika, kur zinātnieki atdala ķermeni no galvas. Un tika aprakstīta tā sajūta no cilvēka skatu punkta. Jā. Kā viņš varēja aprakstīt? Tā bija zinātniskā fantastika. Okay. kā Tolkiens varēja aprakstīt visu gradzenu pavēlnieku vājprātu. Izdomāju. To sauc par iztēli, Bruno. Tādu iztēli, wow. Tas nav normāli. Tā ir tā tas cilvēks čanelē to savējo novirs spektrā pamatīgo. Tāpat kā es to daru arī šeit, protams. Bet dažādos spektros. Dažādos. un ekstradimensionālos spektros arī iespējams. Vēl kas interesants ir noticis manā dzīvē. Kārtējo grāmatu pabeidz lasīt. Noklausies. Nē, šo es pabeidzu lasīt. Es neatceros, vai es viņu stāstīju par Benjaminu Labatutu. Jā. Un tad tagad es lasu jaunu. Par to es nestāstīšu, lai man būtu par ko pastāstīt, tad, kad es pabeigšu viņu lasīt. Bet es, diemžēl, atkal es atliku gudrākas grāmatas par labu stulbākām grāmatām. Ne stulbākām, bet daiļliteratūras grāmatām. Un tagad es lasu smieklīgo daiļliteratūru, humoristisku grāmatu. Tas ir forši. Jā, vajag atslodzīt reizēm. Vēl viena lieta. Jā, man reizēm beidzas iedvesma attiecībā uz metodēm, ar kādām modināt man bērnu no rīta. Viņi negrib, kā jau jebkurš. Man jau modināja ar ūdeni. Jā, par to es nešaubos, un to drusciņu reizēm tavā uzvedībā var redzēt, bet es tagad cenšos kaut kādas humānākas metodas, un es esmu uzstādījis mērķi, ka es gribu tomēr vairot pozitīvo šajā pasaulē, un smieklis, un prieku, un laimi, un tāpēc es mēģinu atrast kaut kādas metodas, kas uzjautrina manējo bērnu, un to nav viegli izdarīt, jo tāpēc, ka viņas novalkājas ar laiku, un tā ir tā interesantā lieta, kāpēc man šķiet, ka cilvēki ir pārdzīvos arī mākslīgo intelektu, un ka cilvēki ir unikāli, un ka cilvēki vienmēr būs radoši, un ka mums vienmēr būs jaunradi, jo tāpēc, ka mums novalkājas sensori signāli, un tā kā viņi novalkājas, viņi vairs nerada mūsu dopamīnu smadzenēs. Tas nozīmē, ka mēs nekad tā īsti nevaram ieiet pilnīgā tādā riņķī rutīnas. Ir cilvēki, kas var, un tiem, acīm redzot, varbūt visi var, un es nevaru. Vienalga, tam nav nozīme. Bet, katrā ziņā... Nē, visi nevar, es arī nevaru. Man iet uz beigām lietas, ko darīt, jo tāpēc, ka kārtējo reizi viņiem viņas apnīk. Šodien jaunu štēli atklājām rīta stulbie jautājumi mākslīgajam intelektam.
Dabļot. Mums ir klots. Nē, redzi, tātad. Un tu esi šobrīd tajā paudzē, un ar to pašu attieksmi, kādā es biju, un ar kādu attieksmi es biju, tad, kad sāk parādīties internetu meklētāji. Un man bija precīzi tāda, nu, bļāns, ko tu tur tus? Es varēju Google atrast, cik gari ir Donavu. Super. Ko mēs tagad darīsim ar šo informāciju? Es varēju atrast kaut kā, un tie tech-savvy, vai ne, tie cilvēki, Jā, es aizmirstu, kuriem, ka tu esi bijis pirms interneta, jā. Bet es esmu burtiski bijis pirms interneta, jā. Un labi, mums tas internets atnāca, bija vēlāk Latvijā ar iezvampīja, bet jā, 96. 97. gadā man bija iezvampīja, 95. kaut kas tam līdz. Jo man tēvs arī bija drusku man tēvs bija elektromehāniķis, un tad viņam bija haltūriņi ar datoriem, un tad mums bija iezvampīja, notērēja tēvu, man liekas, kaut kādas puses no algas vienā mēnesī. Mēģinot vienu bildi lejuplādēt. Plikiem čičiem. Nē. Ar vilcienu. Es jokoju, protams, kad bija iespējams neliels, kā jums bija iesaistīts tajā bildē. Bet, lūk, tātad jā, tava attieksme ir pilnībā saprotama, jo tu vienkārši, kā tu saki, tu negribi mainīt savējo dzīvi, jo tāpēc, ka tu esi pieredzis, ka tavie dzīve ir gājis kaut kādā ceļā, un tu uzskati, ka tas ceļš ir pareizs, jo tāpēc, ka tu sāc stiprināt savu dzīvi kā ceļu, kas ir ejams, nevis kā hausu, vai kā ceļu, kur kāds cits iet tavā vietā, un tāpēc tā, loģiski. Un tas nav tikai tavu vecumu izaicinājums, tas ir izaicinājums jebkuram cilvēkam, jebkurā vecumā. Bet kaut kā ir tam jātiek pāri, tāpēc, ka kā tās lietas atnāk, un viņi atnāks, un tie cilvēki saka, tūlīt būs kraks un sabruks viss mākslīgais intelekts. Nē, 2009. beigās, 2000. sākumā sabruka dotcom burbulis, bet tas jau nenozīmē, ka mēs palikām bez interneta. Vienkārši tirgi atsvabinājās no liekās, kaut saka, no nepamatot pieaudzētās vērtības. Tajā brīdī naudai nomainās drusku vērtība. Kas ir dotcom burbulis? Tāda līdzīga kā mūsdienās. Es tikko izlasīju, ka Anthropic, kas ir klots, kas ir klots, Žans Klots mums mājās, jā. Un Žans Klots tikko ir piesaistījis cik tur tos miljardus tādējādi nodrošinot 900 kaut kādu tur miljardu vērtējumu biržā. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka kāds ir ieguldījis, kāds cilvēku vai kompānija kopums ir ieguldījis tur tos miljardus kā kaut kādu procentu no tās kompānijas, pieņemot, ka šī kompānija pēc kaut kāda laika būs vismaz tos 900 miljardus vērta, tādējādi radot tiem investoriem peļņu. Ja investoriem netiek radīta peļņa, viņi to naudu tie uzņēmumā neiegulda. Loģiski, tāpēc, ka naudai ir jārada nauda. Vai tas tā obligāti ir? Tas mums būs jāstrīdās atkal par politiskajām iekārtām, vai ne? Bet tas ir tas, kā mūsu iekārta ir uzbūvēta, kā mūsu pasaule darbojas, kad tev var piederēt nauda, kad tev var piederēt vērtība. Būtu forši, ja tev būtu. Un, kad no tās vērtības tu drīkst radīt papildus naudu. Un tā ir vissvarīgākā kapitālisma lieta, ka kapitālismā kapitāls var piederēt. Un šajā gadījumā tātad cilvēki ir izdomājuši, ka tas jo kādreiz bija vienkārši, tu nopirki darba galdu, bet pats pie viņa nestrādāja. Un tad ir jautājums, vai tas darba galds pieder tev, vai tas darba galds pieder darbiniekam, kas pie viņa strādā. No mūsu tāda skatu punkta tas ir stulbs jautājums, vai ne? Jo tāpēc, ka tas ir mans galds, es viņu par savu naudu nopirku. Bet tie bija laiki pirms neoklasiskās ekonomikas, aptuveni ap to laiku, kad viņi radās, kad tika uzskatīts, ka darba spēks ir vērtība. Ka pats spēks ir vērtība. Tu tur tos galdus var salikt, cik tu gribi, bet ja tur nebūs cilvēks, kas pie viņa strādā, viņi tev neradīs nekādu vērtību. Un tad bija tie klašu kari un komunismu, tur atzimšanas, bet piedzimšanas, un visu kaut kādas tādas lietas. Un tad mēs vēl varējām domāt par to, vai kapitāls vai darbs ir svarīgāks, lai dzīvotu priekš ekonomiku. Tad mūsdienās līdz ar automatizāciju, līdz ar robotizāciju, līdz ar mākslīgā intelekta parādīšanos, līdz ar visu kaut kādām veidiem, kā tas darbspēks tiek aizvietots, pat es teiktu, ka šis kapitāla uzvaras gājiens ir diezgan finalizēts. Mēs varam pieņemt, ka būtu cilvēki, kas savācās kopā labticīgi, strādājot kopīgam mērķim, lai radītu pievienoto vērtību visai cilvēcei, bet cilvēki nav uzbūvēti. Un tad tajā brīdī mēs esam Tolkiena, tajā gredzem pavēlnieku pasaulītē, mēs neesam reālajā pasaulē. Un tas pat neattiecas uz to, ka mēs nevarētu taisīt kopu uzņēmumus. Mēs varam, un mums tas būtu jādara daudz. Es gribētu, lai Cēsīs mums visiem pieder kroks, piemēram, mūsu rajonā. Jo tā būtu loģika. Un tad tas, kas vairāk ir izdzēris, vai ne, dabūna ārstēšanu no saknu cirozi. Bet, tas būtu tikai loģiski. Mēs visi šādā veidā viens otram palīdzētu ar dzeršanu. Tas būtu forši, vai ne? Jā, pagaidām mēs vienkārši dzeram. Pagaidām mēs viens otram kaitējam ar dzeršanu. Es tāpat gribētu. Dzeram, jā. Un tā tad tagad mūsdienās
Šis vairs nav jautājums, un tāpēc cilvēki, kuriem ir daudz naudas, viņi izvēlas to naudu kaut kur ieguldīt, lai tā nauda sāktu radīt vēl vairāk naudu apakaļ, lai tā nauda būtu aktīvs, nevis pasīvs. Ja tā nauda tev glabājas zeķē, tas ir aktīvs, nevis pasīvs. Redzi, tā ir valodas slūgums. Tātad, lai viņi būtu aktīvs, tātad naudu ģenerējoša nauda, nevis, lai viņa būtu saistības. Tātad tāda, kas vērtību zaudē. Jo tad sanāk, ja tu 10 000 tur zeķē, viņi pēc gada ir vērti 10 000 mīnus tā gada inflācija, tātad tu to naudu esi pazaudējis. Viņš ir bijis tavs saistības, tu esi samaksājis to vērtību kādam nezināmam kosmosam tajā brīdī. Nu, lūk, tu naudu var uztaisīt par aktīviem īpaši, tagad tev viņa daudz, ieguldot biržā. Vai nopērkot zeltu, vai nopērkot kaut ko, kam tu zini, ka vērtība augsts uz augšu. Ilgu laiku tā ir bijis nekustamā īpašumam, un es domāju, kaut kādu laiku uz priekšu tā arī būs, vai mūžīgi. Grūti pateikt, jebkurā gadījumā tur jānotiek kaut kam lielam, lai tā pasaules sistēma sabruktu, bet pārdala vērtībā gan būs. Es uzskatu, varbūt ne mans dzīves laikā, bet varbūt man mazbērni vēl dzīves laikā, jo mūsdienās tiek uzkrāta pārāk liels daudzums, tiek uzkrāts ar nenopelnīto vērtību. Un tur cilvēkiem ir tendence parasti taisīt revolūcijas vēsturē. Jo tāpēc, ka tas, ka, piemēram, Ilonam Maskam ir daudz naudas, tas visiem šķiet normāli, lai arī viņš ir, assholes, vai ne, bet mēs, kaut kā viņš to naudu sev ir dabūjis. Bet tas, ka viņa bērniem būs daudz nauda, tas ir mazāk saprotams cilvēkiem. Tas, ka viņa bērniem ir daudz naudu, un tie bērnu apkārtējie cilvēki vairs neatcerēsies tos vecvecākus, tas automātiski nozīmē, ka mēs viņus sāksim uztīt par aristokrātiju. Tātad tādi, kur, tas nenozīmē, šis vārds to nenozīmē, bet cilvēku acīs tas būs tie cilvēki, kuri naudu ir nepelnīti ieguvuši. Ja viņi naudu ir nepelnīti ieguvuši, varbūt tas tikpat nepelnīti, ja viņi var atņemt. Un tad ir jautājums, vai es to, jo tāpēc, ka viņš nav viņa pelni, viņš nav nekādīgi sev pierādījis savā dzīvē, kā tāds, kas tādu naudu var ģenerēt, tātad nekāda veida vērtība mums viņiem nav jāpiedod. Tajā brīdī ir vairākas versijas, kā tas var notikt ar vardarbīgu revolūciju, tas var notikt ar nevardarbīgu revolūciju, bet pats svarīgākais, un kā tas es uzskatu, ka varētu notikt salīdzinoši nepārāk tālā nākotnē, jo mums šobrīd kriptovalūtas un blockchains to sāk atļaut lēnām darīt, mēs sākam lēnām atdalīt naudas konceptu no mūsu uzticēšanās konkrētiem naudas veidiem. Jo, ja mēs tagad visi vienojamies, tur nāk man prātā, bet man laikam klausītājiem šodien jau jāstāst, jo neviens neko tādu neatcerās, bet Venti kādreiz bija atceries Ventspilī tādu norēķinu valūtu. Tas bija Lemberga izdomāts šteli, lai mazgātu vispirms naudu, bet tā doma ir tāda, ka nauda, un kāpēc neaizgāja tie Venti? Jo tie ir tehniski, tur ir jauns norēķins, vai ne? Tie Venti neaizgāja tāpēc, ka cilvēki neticēja, ka viņiem ir vērtība. Viņi pēc izskata bija tieši tāpat kā parastā nauda, un tā ir interesanta lieta, par ko padomāt filozofiski kādreiz. Kāpēc piečukam ir tāda vērtība, kāda viņi ir? Mēs tādu esam iedoši, viņam tas ir loģiski. Tas ir loģiski, bet kad tu tā rūpīgāk par to padomā, tas sāk kļūt diezgan sirreāli, es teikšu tā, jo tā ir mūsu interpersonāla realitāte, ko mēs esam uzbūvējuši viens ar otru. Mēs vienkārši ticam, ka tā ir. Un es uzskatu, ka nākotnē tā vērtība var tikt pārdalīta atbilstoši tam, ka mums ir, piemēram, godīgie koini, vai ne? Mums ir biržas koini, mums vēl kaut kādi koini, un tu mēs vienbrīd vienkārši pasakam to, ka nē. Cilvēkiem būs noteikti, lielai daļai no cilvēkiem būs noteikti, kurai naudai ir vērtība, kurai naudai nav vērtība. Kas liktu drusku lielāku atbildību to cilvēku priekšā, kuriem tā vērtība ir, lai pārējie turpinātu ticēt, ka viņiem tā vērtība ir. Jo tikko pārējie pārstāj ticēt, ka viņiem tā vērtība ir, tajā brīdī tas cilvēks ir bezvērtīgs. Viņiem ir kaudze papīra vienkārši galvājās. Viņiem ir kaudze bezvērtībām, un tajā brīdī tur jau ir jautājums, vai mēs varam fiziskās materiālās vērtības šādā veidā sadalīt. Es domāju, ka tas kaut kā ir iespējams. Ne man par to domāt, es esmu pa vecu, bet es uzskatu, ka tas ir iespējams, un es uzskatu, ka tas notiks, jo ir aizvien lielāk vērojam, jo man tā kas, es esmu vecs, vai ne? Bet jauniešiem, es brīnos, ka jaunieši nejūtas, kā lai tu saka, viegli aizkaitināti un nerāda publiski to, ka, piemēram, pie mums Latvijā ir otrās paudzes nauda, kas otrās paudzes nauda nieks, jo tur tad vēl ir vecāku jautājums, ne? Bet, ka mums sāk parādīties trešās paudzes nauda, kur ir nepelnīta, un kur tiek, es uzskatu, tātad viņi ir nopelnīti no mums, no mūsu vecākiem. Nekādā veidā uz mums neatsaucoties, tiek tērēt lietām, kuras mums nekad nebūs pieejamas situācijā, kurā mums tā nauda varētu būt vajadzīga. Man bērnībā par laimi nebija tādas situācijas, jo es padomāju, like bērns. Es piedzimu haosā,
un uzauga nabadzībā. Un tāpēc tur neviens nebija. Tur bija tāds viens lems, vai ne, un viens šķēle, un viens kaut kas. Un tur, bija bagāti cilvēki, protams, bet salīdzinoši tas bija ārkārtīgi nedaudz. Un tie cilvēki ar kaut vai bandītiskām metodēm, kas ir muļķīgas, mūsdienās nepieņemams, vai ne? Bet tajā laikā, viņš bija mankārīgs. Ko darīt? Viņam tā mankārība bija lielāka nekā citiem, viņam bija tā nedrošība par sevi lielāka par citiem, vai arī vēlme uzspiest savu gribu lielāku par citiem, un viņš kļuva bagāts. Bet viņa bērniem tā nav. Un viņa bērniem točni tā vairs nav. Un tajā brīdī es teiktu, ja tu neesi pamatīgs filantrops, tev tā nauda nepienākās. Es tā uzskatu. Bet mūsdienās ir datorspēles un kāršspēles un azartspēles un kokaīns. Un tāpēc cilvēkiem tas vairs nešķiet svarīgi. Un tas viss jau tiek no augšām arī dzīts uz apakšām, lai jūs tur plebeji, vai ne, lai jūs tur kaut kur tur pakaujaties savā starpā. Reku musulmanis ir slikts, uzbruc viņam tagad. Yeah. Tad mums krievs ir slikts, pamēģina uzbruc viņam kādu laiciņu. Īstenībā tā problēma ir tā, ka, mums jau visiem pietiktu, vai ne? Bet kaut kādiem dēļ mēs to naidu nočinelējam. Kā Amerikā mēdz teikt, Amerika ir pilna ar embarrassed billionaires. Viņi lemj tie cilvēki paši par sliktu sevi, jo viņi cer, ka viņi kādreiz būs to miljonāru vietā, par kuriem viņi šobrīd labi domā. Ka viņi kādreiz būs tie miljardieri, kuriem nebūs jāmaksā nodokļi. Tā ir vesels tautas nācijas apsēstība. Bet jebkurā gadījumā atgriežoties atpakaļ, tātad mūsdienās to naudu tu vari glabāt kaut kur viņi pieaug vērtībā. Bet kur viņi pieaug vērtībā, tu to nezini. Taču vēsture ir parādījusi, ka tendence vērtībai pieaugt ir attiecībā uz medicīnu, tehnoloģijām, militāro tur kaut kādu spendingu, bet arī konkrētos laikos un tā tālāk un tā joprojām. Bet to vērtību noteikt nevar. Kā tu vari noteikt mākslīgā intelekta vērtību, ka viņš vēl nav ieviests pilnībā? Un tāpēc tie mākslīgā intelekta cilvēki staigā apkārt pa tām kapitāla piesaistas tiem pasākumiem, baļļukiem. Un ģenerē bildītes. Un viņi saka to, ka mēs tagad, piemēram, mēs būsim vājprāts kāds, mēs būsim katram cilvēkam zobu plombēs būs mākslīgais intelekts. Un visu mēs vienkārši tas būs mākslīgais intelekts. Un tie brīdī tie cilvēki, viņiem to naudu tāpat nav kur beigt guldīt. Tos miljardus mēs ieguldīt Latvijā. Cik mēs varētu zelta statujas uzbūvēt Šlesteram? Tas ir ārprāts. Un nedod viņi mums to naudu. Šlesnavs, viņš cīnās par to vienu nabagu, to miljardieru, to Andreju Osmu, nevar izcīnīt mums izmaiņas. Vēsturiskā centra plānojumā nevar dabūt izmaiņas. Viena sūda kaut kāda miljonāriņa dēļ, vai ne? Varbūt viņš ir miljardieris, es nezinu. Pats Andrejs. Es jokoju. Bet tātad, šī mākslīgā intelekta uzņēmumam ir izdevies piesaistīt tos 90 miljardus, jo tie cilvēki, kas 90 miljardus iedod, viņi dabū pretī 10%. Un viņi to dara ar pārliecību, ka pēc pāris gadiem tie 90 miljardi būs vismaz 10% vērti no uzņēmuma tajā brīdī, kad uzņēmums tirgo tur kaut kur šurp tās akcijas. Īstenībā šurp tirgo tās akcijas uzņēmumu neatnāk apakaļ, bet viņi varētu notirgot savējo daļu tālāk par tādu naudu. Vismaz tādu naudu, plus kaut kas. Un tad vienbrīd tā problēma ir tā, un kas bija arī dotcom burbuļu laikā. Tajā laikā tieši tāpat neviens nesaprata internetu, kā šobrīd nesaprot mākslīgo intelektu. Un tajā laikā cilvēki teica, ar internetu mēs varēsim dibenu noslaucīt, ar internetu mēs varēsim lidmašīnas pacelt gaisā, un kas ir interesanti, mēs lielāko daļu no tām lietām ar internetu mūsdienās varam izdarīt, bet tajā laikā tas bija pārsolīts arī 3000, vai ne? Un tajā brīdī neviens pat nezināja, kā to izdarīt, neviens nezināja, vai to varēs izdarīt, neviens nezināja, ar kādām tehnoloģijām to varēs izdarīt. Visi vienkārši runāja par to, ka tas viss ir izdarāms. Un tajā brīdī notiek tas frenzy, vai ne? Tā aptrakusī, tā barošanās, kā aizivji, vai ne? Un visi vienkārši met naudu, kurš ātrāk var paspēt aizmest naudu tajā virzienā. Un tajā brīdī viņi gaida, kur būs tā atdeve. Nav. Vienam nav, otram nav, trešam nav. Un tajā brīdī viņi saka, pag. Šis nav forši, mēs gribam savus daļas pārdot pirmslaicīgi. Jā. Vai es neviens viņas nepērk. Tajā brīdī saka, ok, labi, es gribu pārdot tās daļas drusku zemāk. Neviens viņas nepērk. Tajā brīdī domā, bļā, viss tagad šī gudri mēģinās pārdot tās daļas, es gribu pārdot pavisam zemu. Un tajā brīdī uzņēmuma vērtība nokrīt burtiski pāris dienu laikā, viņi nokrīt pa 90% uz leju. Un tajā brīdī iedomājies, kas notiek. Tu esi nopircis lietu pa 5 eiro, tu viņu pārdod tikai pa 1 eiro, kur tie 4 eiro paliek. Viņi gaisā tā, izgaist. Un tā ir tik interesanta lieta, tās ir interesantas vietas, kuras vērot, lai saprastu, kā vērtība rodas un kā viņi pazūd. Tad tajā situācijā realistiski nauda vienkārši pazūd. Nauda nepazūd, vērtība viņai pazūd. Nauda jau turpat vien ir. Īstenībā nauda tika transformēta par tām kapitāla daļām, kur pazūd pati nauda ir incents.
Jautājums Redditā jāpastāst, kāds no Kur pazūd pati naudu? Jo tik Šveiceram kabatā. Nē, kā muļķības, kur viņi pazūd? Viņi taču tik uzskaitīja, viņi nekur nepazūd. Viņi aiziet algās, viņi aiziet infrastruktūrā, viņi aiziet, es domāju, kur viņi pazūd. Nē, vērtība pazūd, nevis naudā. Vērtība pazūd. Lūk, tātad šis kraks šobrīd jau viss cilvēks saka, viņš ir absolūti neizbēgams. Viņš ir obligāts mums šobrīd, jo tāpēc, ka nekādā citā veidā nekas nav iespējams, bet man liekas, ka ir viena interesanta lieta. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā tie cilvēki to naudas vērtības īsti vairs neapzinās, jo tie miljardi ir tik lieli, ka viņi jau uz ikdienas cilvēku vairs neatiec. Es domāju, ka viņi varētu arī apēst tos zaudējumus. Jautājums, kā tas notiks? Tas notiks tā, ka, protams, būs satrisinājumi visās nozarēs, bet tas nebūs, tā, piemēram, uz mums, kā tas attieksies, tā nebūs 8. gada krīze. Jo 8. gada krīzē bija šausmīgi pārkreditējušies cilvēki. Es nezinu, vai tagad tas notiek, bet es vismaz nedzirdu nekur tādu beigos brīdinājumu signālu. Pie mums Latvijā tāda baigā investīcija mākslīgā intelektā nav bijusi. Tas, ko es nesaprotu vēl joprojām, ir, kā es varu dabūt savu pensiju līmeņu naudu laukā no Amerikas un ielikt viņu Eiropā. Es nevaru, iedomājies, es esmu runājis ar savu banku, es runāju ar citām bankām. Nevar, nav tāda varianta. Otrā vai trešā līmeņa? Otrā, nē, trešā līmeņa, man liekas, ka man ir kaut kur Eiropā, es nezinu. Bet otrā līmeņa algu nevar. Mierīgi, mēs braucam par šo rollercoasteru, visa valsts līmenī. Nevar. Bet viņš nav sadalīts, viņš ir reāli tikai Amerikā. Nē, kaut kā gan jau, kad es ļoti ceru, es tur īkšķis, ka viņš ir sadalīts. Jo tāpēc, ka citādāk es teiktu, man te ir vairāk jautājumu mūsu valsts vīriem. Tā kā nē, un te uzreiz svarīgi saprast, valsts vīriem nav jāklausās mani, viņiem jāklausās finanšu eksperti. Bet tā problēma ir tā, ka vai finanšu eksperts var klausīties vienmēr, es teiktu, ka līdz krīzē. Taleps, tāds rakstnieks, viņam bija grāmata Melnais gulbis, ļoti interesanti tieši par krīzēm. Kad, par to, ka visu laiku uzskatīja, ka melnais gulbis neeksistē. Tā ir nerealitāte, neiespējamība. Viņa acīm redzot nebija bijuši cēs māju parkā. Divi gulbi ir apakaļ. Es nezinu, vai cik sen jau, bet mēs kaut kad pārdienas apakaļ redzējām ar bērnu. Kur mēs apakaļ? Viņi no siltumnīcas ir pārvesti uz parku. Man nav melnā gulbi, nav tādas lietas. Melno gulbju eksistence pasaulē nulle gabali eksistē melni gulbi. Viņi vienkārši nav, tā ir kategorija, tā nav skala. Gulbi balti un gulbi melni otrā pusē. Tā ir realitāte. Melno gulbi nav. Līdz brīdim, ka viņi ierauga kāds. Un tajā brīdī viņi ir. Tā kategorija pārlis no 0 līdz 1. Un ar ekonomikas krīzēm, diemžēl, ir tāpat. Viņu nav. Tad kāds viņus gaida, bet viņi nav. Viņi joprojām nav. Viņi nav, līdz kamēr viņi ir. Un tad, vai kā mēs to varējām zināt? un nekā, un matemātiski tu iespējams tiešām nekā to nezināt. Skaisti. Lūk, atgriežoties apakaļ Žanam Klodam, mēs uzdodam no rīta jautājumus, un mūsu šodienas 2 jautājumi bija. Pirmkārt, mums uzlec kaķis no rīta virsū, un viņi bija augsti šorīt. Bļāviens, man ir kaķis. Es neapskatījos šorīt, diemžēl to, ko man vajadzēja apstīties, jo kaķis, kas mums uzlec virsū, bija pavisam augsts šorīt. Kas varētu nozīmēt, ka mums apkurs katlā ir beigušās granulas. Tā ir mana automātiskā apziņošanas sistēma. Bet es aizmirsu apstīties. Bet neko, es tagad aizbraukšu mājās apstīties. Lūk, un es saku, kaķis laikam ir pažobelē nakšņojas. Ir tāds, man liekas, kaut kāds sens teicis. Man Katrīna jautā, tēt, kas ir pažobele? Man tieši tāds pats jautājums radās. Jo es tikai to vārdu esmu dzirdējis. Lasījis arī, es viņam gan jau uzrakstījis arī kādreiz kaut kur. Lūk, tātad. Kas ir pažobele? Un es viņai sāku skaidrot, tā ir tā vieta, tur, kur jumts satiekas ar grīdu otrajā stāvā. Bet es neesmu par to pārliecināts. Un es katru viņu saku, pajautājumu mākslīgam intelektam. Un mākslīgais intelekts saka, ļoti labs jautājums no tos meitas. Izrādās pažobele ir tā vieta, kur ir pārkari, nevis tā, kur jumts sastopas ar grīdu. Jumts sastopas ar sienu. Ne ar grīdu. Jumts sastopas ar grīdu. Tajā brīdī, kur jumts sastopas ar grīdu, saprot, tātad iedomājies otrais stāvs. Vai jumts sastopas ar grīdu, vai jumts sastopas ar sienu? Kā kurā ar grīdu viņš nesastopsies nevienā situācijā. Kā no augšējā stāva grīdu, ar bēniņu grīdu viņš sastopās. Kā? Nē, viņš ir sienu, viņš taču siena. Tātad šajā studijā mums ir 4 sienas. Jā. Augšā. Bet jums ir plakanais, ja? Jā. Jums. Es domāju, normālo ēku jumti, nokaranē jumti. Nē. Es saprotu, ko tu saki, bet es neteiktu, ka viņš sastopās ar grīdu. Viņš sastopās ar sienu. Nē, viņš sastopās ar grīdu. Ja viņš sastopās ar grīdu, tad tā mājā ir caurums. Nē, ok, tā ir 3 virzienu sastapšanās. Siena, jumts un otrā stāv grīdu. Tā mums piekritīs.
Labi, nu lūk, bet tā nav tā vieta. Tā ir tā pārkara, kas ir uz ārsienu, kas ir ar ārsienu. Un tā, kad es biju kļūdījies, bet manai meitai iepatikās šis joks. Viņa saka, uzdosim vēl vienu jautājumu Klodam. Un vēl interesanta atbilde. Latviešu valodā ļoti daudz nevalodas šajā jautājumā, tāpēc, ka pažobelis ir redzot vienu vecvārds vai kas, un tad viņš ņem, tas Klods ņem, no acīm redzot kaut kādiem vecvārdu avotiem, vai es nezinu, kā, tur bija ļoti, ļoti smieklīgi. Es nekad nemeklēšu, bet smieklīgi dīvaini un nepareizi vārdi, nepareizi uzlocījumus, kas parāda to, ka mums latviešiem vēl ir labi. Mēs vēl varam atšķirt mākslu. Tātad Turinga testu Klods neiziet latviešu valodā. Bet nākošais jautājums ir, cik pasaulē ir kaku? Un uzdodot Žanam Klodam jautājumu, kā tev liekas, ko viņš man atbildēja? Kilogramos vai tonnās? Nē, viņš man pirmā viņa atbilde bija, cik pasaulē ir kaķu. Un, tāpēc, ka tu jautāji uzreiz pēc iepriekšējā jautājuma. Iespējams, ka tāpēc, bet iespējams, ka... Jo mākslīgajam intelektam, ko es noskaidroju, pētot pats šo lietu, ir, ka īstenībā tu, tā kā katru reizi, kad tu aizsūti ziņu, tu īstenībā aizsūti visas iepriekšējās ziņas un savu jauno ziņu. Tu vari to izvēlēties, vai tu to dari vai nē, bet nu jā. Bet, jebkurā gadījumā, es nezinu, tu domā dēļ vecvārdiem? Nē. Tā, ka viņš iepriekšējā... Es atkal domāju, ka viņam... Ja tu tajā pašā chatiņā to jautāja, viņš domāja, ka tu vienkārši turpini. Es atkal domāju, ka viņam diakritiskās zīmes vienkārši netiek ņemt vērā, jo viņš domā, ka vairāk viņam rakstīs varbūt. Bet nav nozīme. Viņš atbild ar kaķiem, cik tur kaut 8, nezinu, 3 miljardi, whatever. Un es viņam jautāju, nē, jautājums ir par kakām, nevis par kaķiem. Viņš atbildēja, smiley face. Un tad kaut kāda tur atbild, ka cilvēku kakas pasaulē varētu katru dienu tikt pieražots aptuveni 8 līdz 16 miljardi. Un savukārt, ja mēs runājam kaku vienību. Kas definē kakas vienību? Bet bija jautājums, cik pasaulē ir kakas. Jā, un cilvēkam esot 1 līdz 2 izējas dienā. Kā kuram? Jā, kā kuram. Tātad, ko es atceros no mazo bērnu materiāliem. Ar jūsu bērnu viss ir kārtībā. Tajā brīdī, ka viņš kakā no 3 reizēm dienā līdz reizē 3 dienās. Kaut kā tā bija, es nemaldu. Tātad tur ir diezgan plašs diapazons ar normālu kakāšanas biežumu. Tā kā pamatīgi plašs diapazons. Bet tad bija piebilde par to, kas notiktu, ja mēs sareitinātu visiem dzīvniekiem un mušām un kukaiņiem un visiem pārējiem kaku skaitu, tad šis skaidrs būtu astronomisks un viņu nezina neviens zinātnieks. Un es šorīt Katrīnai teicu, varbūt tu vari būt cilvēks, kas pasaulē ir saskaitījis kakas. Ja tā būs pietiekoši zinātniska metode, Ig Nobel balva tev ir garantēta. Un katru gadu notiek muļķīgo Nobel balvu pasniegšana, saucās Ig Nobel balvas, kā tur viņiem bija sauklis. Science that makes you laugh and then think. Tātad zinātne, kas tev liekas smieklīgi. Ļoti, ļoti smieklīgi tie pētījumi. Es iesaku interesantiem pagūglēt. Un tie ir īsti zinātnieki. Un ir tagad jautājums, vai būs zinātnieks, kas saņems gan Nobel, gan Ig Nobel balvu. Man šķiet, ka tāds vēl nav bijis. Bet visdrīzāk vairs nebūs, jo tagad Nobel balvas piešķir kaut kādām lielām komandām. Un tie jau pārsvarā ir kaut kādi lielie pētījumi, kuriem to piedāvā. Lūk, tātad tās ir manas personīgās ziņas uz šo nedēļu. Mēs jau visu savu laiku izrunājuši. Kā tev iet? Kas jauns? Laikam, ka tāds baigi nekāda jauna, joprojām cīnos ar visām finanšu lietām, kurām var cīnīties dzīvē cilvēks manā vecumā, kuram ir tikai viens darbs. Tātad tā svarīgā lieta. Uz Fēniksu ej pirms algas. Es neeju uz Fēniksu. Džoker cilvēks? Nē, es domāju, ko es tur neesmu redzējis. Es nevaru, man ir pašaizliegums uz azartspēlēm. Tā kā tu esi pats sev aizliedzis. iaui.gov.lv. Oho! Paga. Un tad tu nevari nemaz ieiet. Kā viņi to zina? Tāpēc, ka dokuments pieejas pārbauda visiem. Okay. Un tad viņi ķipa databāzītē ierauga. Yes. Ok. Es dīrstēdzēju nenormāli, un Fēniks bija vienīgais, kas bija nopietni. Nepalaidi. Tāpēc, ka toleta viņiem... Šī ir tik labi štēli. Ja džokerī, kas ir pie cēsa klēts, tolet, tā kā tā... Pirmā tāpa, kā es to zinu? Nejautāju. Kā, ja tu esi sarakstā, es zinu, kā tu to zini. Tā tolet, tā kā bārs un tolet ir atsevišķi no azartspēļu aparātiem. Tad Fēniksā, kas ir pie koncerta zāles, kas arī žēl bans, ideāla vieta. Tur ir tā, ka tolete ir aiz aparātiem, tu nevar iet cauri. Bet šogad tagad vajadzētu tomēr laikam drusku... bet kāpēc viņiem tev vajadzētu laist un pārējiem nevajadzētu? Nē, es vienkārši domāju, to jau likumā tādā gadījumā vajadzētu ierakstīt, ka toletēm... bet pagad tās kļūst par publiskajām toletēm ar automātiem. Jā. Ko ne?
Es jau teicu, es gribētu Latvegas kaut kur tālu. Es esmu bijis Cēsīs, es esmu bijis vienā no viņiem zilajā dimantā. Nav vairs zilais dimants. Nu labi, tajā uz Pļavas ielas. Jebkurā viņam uz vienu jauno gadu. Pļavas iela ir tur, kur ir Valdemāra iela, tur, kur Cēsklēts ir. Jebkura nav nozīme. Es tur biju jaungada naktī vienreiz, jo tāpēc, ka mēs gājām pa pilsētu, mums nebija ko darīt, un es dabūju jaunus draugus. Tas ir Jokers. Man iespējams. Un man reizēm ir tāda tendence būt hipersabiedriskam. Es reti, kad tāds esmu, bet, ja es iedzeru, tas tāds mēs būtu. Un tajā brīdī ir... tur tā nav vieta, kur citi cilvēki gribēs ar tev baigi draudzēties, man tā šķiet. Nekā? Nē, tieši otrādāk. Es varu dabūt draugus jebkā 3 sekundēs, un es dabūju jaunus draugus, un viņi man veda rādīt, kā viņiem iet uz to Jokeru, vai kas tad bija. Un, kā viņam iet labi? Man tur nepārāk. Kaut saka, man tas neizklaidēja baigi, tāpēc es atvadījos. Man liekas, ka es būtu daudz priecīgāks sēdēt tādās iestādēs, ja es tas varbūt, teiksim, kalna galā, zini, smuks skats, un es tev to vienroci bļauz lēju. Tu tagad mēģini kaut kādu izfantazēt kaut kādu situāciju, kurā tu varētu tomēr tās azartspēles spēlēt. Ja? Nē, es vienkārši par to. Jā. Nezinu, meklēju, kaut kādas bišķiņi parādās manas... Tev ir haltūra kaut kāda. Nē, ļoti forši... Tu jau pagājušais teici, tev haltūras parādīšās. Jā, viena bija ļoti forši, nostrādājām, forši, prezidents ir apmierināts, viss kārtībā, naudiņu samaksājis, visiem viss labi. Un tad man ir vēl, izrādās, ka man sāk zināt cilvēki. Pastrādā bišķiņu koncertzālē, tu atbrauc 1 eiro, gods eiro, tu viens zona, tu tur skaņoji koncertzālē, tagad tu gribētu varbūt te paskaņoji kaut ko bišķiņu. Es skaidrs, ka nepaliec lepns. Es nepalieku lepnis, tas ir ļoti forši. Labi, ja gadījumā kāds mūs klausās un izdomā to, ka ir vajadzīgi. Vai grib, piemēram, naudu man atsūtīt, es arī to varu vienkārši pieņemt. Es arī pieņemu naudu. Jā, mēs pieņemam naudu. Es atzīšos negribīgi, bet es pieņemu naudu. Oj, paldies, nevajadzēja. Nē, īstenībā ir interesants tādas lietas, kas es domāju, ka ar katru nākošo paudzi viņas aizvien samazināt, bet kultūras tādas iezīmes, ka ir jāatsakās vai ne, vai kad nav jāpaņem pēdējais gabaliņš no šķīvi. Es daru otrādāk, un es vienmēr cilvēkiem pasaku, es paņemšu pēdējo, lai mēs nemocamies. Vai arī, piemēram, cilvēks saka, es gribētu samaksāt, piemēram. Es saku, super, es pa pusē ebrejas, daru, ko tu gribi. Bet tāpēc, ka, bet ja tas cilvēks grib, ja viņš man grib kaut ko iedot, tajā brīdī es esmu nepieklājīgs nepaņemot. Nevis es esmu pieklājīgs, nepaņemot. Man ir tā, ka es no sākuma esmu nepieklājīgs, un tad ļoti bieži vienkārši sajiet, jo es ņēmu pēdējo gabaliņu, man ir pie dīrsis. Nē, es pat nemaz, es vairs pat vispār nemaz nestraucos par to. Un man var uzskatīt par nepieklājīgu. Bērnībā mācītie, šie ētikas kaut kādas lietas, pusi no viņām es vienkārši izmetu ārās. Te ir gan un domājot par bērniem, tas nav tā, tas nav tik vienkārši. Kaut kādās galvenajās vakariņās ar Dānijas tur karali, piemēram, nebūs tā, ka es viņam atņemšu dakšu. Bet tad tev ir bijis šis jāiemācās, tad, kamēr tu esi bijis drusku tomēr jaunāks, vai ne? Un, jo tā jau ir tā problēma, ka mēs jau saprotam tās sociālās situācijas, kurās ir normāli kaut kā rīkoties un kurās nav normāli kaut kā rīkoties. Bet jā, brīdī, kad tu esi sīks, tu jau neko, ko tu saproti. Neko tu saproti, tur stāv, konču, es gribu viņu paņemt. Normālā variantā padomu laikos tev teica, nedari tā, jo tāpēc kāds tev iedos pa galvu. Jā. Jo burtiski tu vari dabūt pa galvu. Un tas pat nelikās nekas dīvains. Ja tu uzvedies tā, kā nav pieņemts, dabūji pa galvu. Tas ir forši. Kas bija, man liekas, nemaz nebija tik slikti, vai ne? Jo tāpēc, ka bērns bērnam nevar sadot baigi spēcīgi pa galvu. Bet tā, ka tu to dari kā pieaugušais, tajā brīdī tā problēma ir tā, ka mēs jau vairs nedodam pa galvu. Labi, visu pa galvu došanu mēs jau izrunājam. Mēs tā vairs nedodam viens otram pa galvu. Un tajā brīdī rodās šie cilvēki, kuriem angļu valodā ir vārds obnoxious, vai ne? Un es nezinu, kā darīt ar tādiem cilvēkiem. Tādu ir aizvien vairāk mūsdienā. Gribās viņus sist nost visus. Sist nost? Nē. Jā. Bet viegli iepliķēt, man reizēm tā ir vēlme cilvēku. Pasēdēšu telefonā, tu man tur runā. Labi, sēdi telefonā. Kas mums ir labs noticis vispār? Mums vajadzētu atpakaļ kaut kādā formātā ieviesties. Jūs ir tik ilgi bijis. Bet tagad īstenībā atkal jau pēc visām nopublicētajām sērijām, man atkal ir drusku sajūta, ka es runāju ar sienu, jo tāpēc, ka kurš tad paspēs viņas tagad viss noklausīt? Nē, cilvēki klausās. Palēnām. Tiešām, atkal mums ir 13 klausītāji. Skaisti proporcionāli aug. Tas viss ļoti jauki. Tad es ielikšu tomēr tev sociālajā mēdījos atkal. Vēlos paziņot, ka mēs esam oficiāli nomigrējuši hostinga platformu. Mēs bijām iepriekš Red Circle Incorporated. Jā. Tagad mēs esam Spotify iekšā.
Jā. Wow. Viņi tur visus mūsu datus. Klausies, kad mēs varēsim taisīt to dzīvo ierakstu? Es gribu taisīt vienu dzīvo ierakstu 7:30 no rīta un apstīties, vai kāds ir pieslēdzies. Nu, 7:30 no rīta. Nu, holy fuck. Ir 7:30 no rīta. Nē. Cik ir tagad? Labi, 15:08. Mums ir jāiet. Nu, dzīvo ierakstu neviens neklausīsies tik agri, manuprāt. Domā? Nu, mēs varam noriskēt, bet tas viss setups priekš tā rezultātu, ko tas ir Labi, bet tad uzzini, kad ir vislabākais laiks. Kad vislabākais laiks? Pēcpusdienā pēc darba. Tad ir vislabākais laiks. Tas jau vairs nav cēs rīts. Bet pēcpusdienā pēc darba jau ir vakars. Nu jā, tas nav cēs rīts. Tas nav cēs rīts. Nē, es domāju, bet padomā. Brīvdienas rītā. Nē, stop. Skolniekiem ir skola sāks. Pēdējais par šito. Jā, mums neklausās skolnieki. Kurš te mūs klausās? Smiltēnieki. 20 līdz 40. 20 līdz 40. Visdulbākā demogrāfija, kāda var būt. Nu, es piekritīšu, jo man ir tev šeit jāsēž katru nedēļu. Es esmu no viņas laukā. Tāpēc, ka no tiem 20 līdz 40 nevar, tur var būt cilvēks, kurš telefonu nav redzējis nekad. No kur tad viņš mūs klausās? IT visu laiku cilvēks dzīvo. Tā ir visdažādākā. Nav cilvēki, kur telefonu nav redzējuši nekad starp 20-40 gadiem. Tu man neieskaidros. Ir cilvēks, no tiem telefoniem neko nejēdz, bet lieto viņas ikdienā. Tas ir skaidrs. Nākamās epizodes laikā es tev nozagšu pulksteni, un tu to nepamanīsi. Sadaram? Sadaram. Uz pulksteni. Nē. Tātad. Jā, nē, bet šis ir jāorganizē. Un es domāju, ka organizējam 7:00 tomēr 30 no rīta. Kāpēc? Tāpēc, ka šaušalīgi, tas ir šaušalīgi. Cilvēkiem darbs sākās 9:00, viņš var no rīta pamest. Dēļ manis tu nemostos? Tu jau mosties, nu kā mums taču ir ieraksts. Es esmu te 7:00, šorīt bija te 7:00, lai es varētu atbīdīt to galdu nost, sabēdīt to galdu. Dārgie mūsu skatītāji un klausītāji, lūdzu atrakstiet mums kaut kādos portālos, vai jūs būtu gatavi mums noklausīties 7:00 no rīta. Tātad mums būs... Tas ir noteikumi, ja šitā epizoda laicīgi iznāk. Bet viņi iznāks laicīgi. Viņi pat pamēģina tikai neiznāk. Es uzreiz mātu no kameras iekšā datorā, no šeit arī ieliek. Ir mainījusies tā kā infrastruktūra. Ideāli. Nu lūk, tātad, dārgie skatītāji, klausītāji, padodiet lūdzu mums ziņu, vai jūs būtu gatavi piedalīties. Un es uzreiz varu teikt, būs konkursiņš. Būs konkursiņš un būs milzīgas balvas. Mēs vēl izdomāsim, cik milzīgas viņas būs. Ļoti labi, jā. Arī, ja tu gribi auditoriju Instagram profilam savāk, pirmais, ko dari, taisa giveaway. Jā, būs, nu nebūs giveaway, jo tev tas giveaway būs jāatstrādā, Bruno. Es domāju kaut ko interesantu izdomāt. Uztaisīt tādu konkursu, kurā kaut ko dara cilvēki, un tu dari kaut ko līdzi, piemēram, vai kaut kā tā mēs izdomāsim. Mēs izdomāsim, ko, kā un kur. Jā. Es piedāvāju uztaisīt. Būs iezvanīšanās ēterā. Mums vajag kaut kādu, mums vajag organizēt normālu šteli. Es vispār gribu, lai mūsu raidījums kļūst par informatīvi izklaidējošu rīt raidījumu vispār. Kādreiz. To jūs sen apakaļ, ka mēs teicām vienā no pirmajām sērijām. Tas, kas streipa bija vakaros, tas mums būs no rītiem. Un atkal, un to arī tad, man liekas, man ar streipas sačakarēja visu šo ideju. Nē, es negribu tā kā streipas. Es negribu, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es arī sevi klausoties tagad šajās politiskajās sērijās. Pirmā lieta, pie kā es sev pieķēru, es runāju par ātru, es runāju par nesakarīgu, es runāju par muļķīgu, vai ne, un es izmantoju kaut kādus stulbus vārdus. Tātad man vajadzētu kaut kā nosēsties kaut kā. Man vajadzētu lēnāk runāt nopietnāk. Sarežģītākam tev vajadzētu palikt, ir tas, ko tu vēlas pateikt. Nu, mazāk tas muļķīgi. Jau ir pat trāku. Mana bērnu vārdiem mazāk muļķīgam. Bet, un atkal tas streips man vienmēr te kaut kur kursē, kaut kur galvas nostūrīti. Streips ir izklaidējošs redzējums. Man viņu ir žēl, jo tāpēc, ka viņš mēģina būt smieklīgs un viņam nesanāk. Un viņš mēģina būt kaut kāds, un tad es sapratu to, ka nē, es nemēģināšu būt nekāds. Es esmu tāds, kāds es esmu. Rašns. Es esmu kāds es esmu, un viss, un tāds es arī būšu. Jā. Un tas alkohols un tas kokaīns man nemaina vispār, es nemainos vispār. Es taču nemainos, es esmu tādāks. Ja tu visu laiku esi tāds, tad jā. Tad nebaigi grūti mainīties. Nu lūk, tā kā jā. Jā, bet es piedāvāju, šīs te dzīvās epizodes. Uztaisam pāris dzīvās epizodes līdz mūsu debijas publiskajām iznācienām, kas mums notiksies 18. Jā, bet tāpēc mums obligāti vajag 18. jūlijā. 18. jūlijā dzīvā translācija ir noteikti, jo mēs jau obligāti, jo mēs jau viņi esam pieteikušies. 18. jūlijā ir jau, viss jau nav kur atkāpties. Nav atkāpšanās ceļa vairāk. Pulkstens 10. visticamāk no rīta tas mums notiksies. Nu jā, bet vēl man kaut kā tomēr laikam prasītos, jo tagad mēs esam pamēģinājuši formātu par tematiku, vai ne? Kas nebija slikti? Mēs varētu nedarīt bieži to. Bet zini, kā ir, bet man tomēr prasītos, lai kaut ko mēs savus sarunas virzam, jo citādāk mēs te šodien, tā kā man ir tāda sajūta, ka mēs vāvuļojam, ne? Nē, šodien ļoti forši. Šodien mēs izstāstījām, kā mums patiesi iet. Jā, ok.
Un drusku par kapitālismu. Var jau būt, varbūt vai kaut kādas tādas nelielas, kaut kādas dīvainas lietiņas iepiņķerēt katru reizi. Protams. Ok, labi, es mēģināšu, jo man negatavoties nepatika. Jo iepriekšējām reizēm man drusku es pagatavojos, un man uzreiz tāda cita kaut kāda sajūta, man tāda misijas sajūta lielāka. Kamēr šeit man atkal visu laiku tāda sajūta, kā lai es tev mēģinu izklaidēt. Bet ņemot vērā to, ka tu tur sēdi kā tāds blāķis, man nav īsti, man nav sajūta, ka es esmu izklaidējis. To man jāizklaidē no rīta. Bet ko tad es te daru? Tu runā ar savu auditoriju. Un es pieskatot. Nopietni, bet man visu laiku liekas, nevarētu būt tā, ka tā mūsu auditorija ir AI boti kaut kādi. Nē. Tiešām ļoti daudz tā kā... Okay. Tas man prasītos no jums kaut kāda dzīvība apakaļ tā mūsu auditorija. 10 cilvēkus, kas skatās točni. Tā kā no viņiem 4 nemelo. 4 pat varētu nemelot. 4 varētu nemelot, jā. Bet, algoritms strādā ļoti labi. Mēs esam parādījušies arī vienkārši Explore page, mēs neesam tikai uzmeklējami. Jā, cerams, ka ar to migrāciju arī mums bišķiņ vairāk tūļi būs, lai mēs varētu pareklamēties bišķiņ vairāk. Jā. Vēl joprojām ir piedāvājums par sponsorēšanu. Tātad. Dažādas lietas. Finanses. Man ir pazīstams Sexy Style mārketinga direktors Čoģirt. Es gan nedomāju, ka viņš klausās. Bet tātad es domāju, ka mēs varētu kā pirmos mūsu sponsorus uzrunāt tieši Sexy Style un taisīt uz tevi produktu izmēģināšanas. Kā tev liekas? Kāpēc ne? Anything for views, you know. Anything for views. Un tā ir pareizā atbilde. Un es nebūtu no tevis gaidījis pilnīgi neko citu. Es viņam uzmanīšu pajautāt. Bet, zin kā, mums būs, es jau izdomāju jau konceptu, jau gatavs, jau mums būs 3 kastītes. Yeah. Un es te sēdēšu visu epizodu un skatītājiem jāuzmina, kas ir manī iekšā tajā momentā. Man ir līdzīgi. Tātad tev ir 3 Sexy Style kastītes. Man ir 3 Aldara pudeles. Ne Aldara, bet kaut kāds Pernod Ricard, vai ne? Ir tukša šņaba pudele, tukša džin pudele un tukša tekils pudele. Un tad cilvēkiem jāuzmina, kas ir manī. So tu guli un es te esmu jau 6 reizes pabeidzis. Un tā stunda no vietas. Tas ir tas, kas tā epizode būs, jā. Bet ir štēli, ka mums stāv kaut kādas 3 misteriju kastītes. Un vai kaut kādi, jā, mums vajag atsevišķi sapulci. Uztaisīt par šo dzīvo translāciju, jo tur mēs varam visu kaut kādas figūras taisīt. Katru reizi mums sapulci, pēc tam viss slikti beidzās. Tev mājās izdauzīti logi ir un tu pamosties uz balkonu. Es zinu, Bruno, jā, bet tas ir tavās mājās. Manās mājās tu esi pamodies tikai vienreiz. Un lūdzu neatkārtosim to vairāk. Jo tu biji neaicināts. Jā. Bet, kad jau uz pagrabiem aicini? Reti, bet aicinu. Es viņu iekārtošu par sex dungeon. Tad tur būs laipni gaidīts. Sexy Style reklāmā. Šausmas. Labi, zin kā ir pietiek. Viss jāskried ir strādāt. Īti epizode. Man plānā ir jāsavākt šo te negatīvo. Man tur tas galds jāiznes prom ir. Jo te vakarā nāk mēģinājumu taisīt. Un tad... ok. Kaut kā jau to naudu viņi pelna cilvēki. Nu, kaut kā viņi pelna. Es vēl nezinu kā. Bet... Paldies. Ar šo jauko kviecienu. Nē, es gribu novēlēt visiem jauku dzīvi. Es aicinu arī jums visiem nospiest zvaniņu, ierakstīt komentāru. Tie pirmie 10 cilvēki, kas ierakstīs komentāru, saņems personīgu parakstītu pastkarti no Cēsu muzeja, ko rakstīs Jānis speciāli jums. Starp citu, un šis nav joks, es esmu gatavs papūlēties jūsu dēļ. Un jūs dabūsiet Cēsu pils, tātad pirmie 10, kas liks par sevi zināt, dabūs... Pirmām kādām pamuti? Dabūs, viņiem ir iespēja dabūt pamuti trešdienās pie topiņa, bet otra lieta, es patiešām papūlēšos un aiziešu līdz Cēsu pilī un dabūšu Cēsu pils. Bet vienīgi jums ir jādod ziņa ar savu adresi. Pašā pilī nomājas turismu centrā jāiet. Šitās pastkartītes. Es gribēju paskartīt ar Jāņa Kļaviņa parakstu. Bet otru Jāņa Kļaviņa parakstu, kas ir Gits Cēspilī. Un es viņu pazīstu. Es domāju, viņš būs tikai priecīgs mums izpalīdzēt. Tā ka lai dabūtu pastkarti ar Jāņa Kļaviņa parakstu. Jā. Lūdzu, dodiet mums ziņu, mēs arī esam sazināsimies par adresi. Bet dodiet ziņu ar kaut kādu tekstu, nevis ieliec punktu kaut kādā komentārā. Jā, lūdzu, kaut kādu normālu ziņu, kaut kādu ziņu. Nu, tā kā... Mazums ir dafigā komentāri, jo es vienkārši neesmu viņus aprūvojis ar samšit.
Ja tā jādara. Mēdz gadīt. Es jau nezinu, varbūt Faceit. Man ir pieeja Faceit, tev ir pieeja Faceit. Tev viss tev ir. Okay. Es pazaudēju savu Facebook. Ok. Labi, mēs skatīsimies. Piedodiet, tātad visi tie, kas no jums izmisīgi mēģina līdz mums aizklauvēties. Jā, un Facebookā to var nedarīt. Kā tiem cilvēkiem ir. Viņi kārtējo sēriju skatās, un atkal mēs runājam par to, ka neviens mums nesasvidās, un tajā brīdī idioti ieeja Facebookā ārprāts. Kā var būt tik stulbs cilvēks? Un tur jau viens nabadziņš raksta katru dienu, jau pēdējos 3 mēnešus, un, protams, labi, viss. Šīs nots arī beidzam. Es mēģināšu šodien ieiet Facebookā un nopublicēt šīs dienas sēriju. Mēs varēsim tā izdarīt? Mēs varēsim šodien nopublicēt šīs dienas ierakstu. Rītdien varēsim. Nu, skaidrs. Tas nenotiek tik ātri. Tas aizies līdz Saeimas vēlēšanām, bet labi. Stūbeni. Es visu laicīgi, visas epizodes ir, pat video Spotify'ā ir, kas ir retums. Ok, labi, viss kārtībā. Viss labi, tu esi labs puika, tu esi labi pastrādājis. Tu esi ļoti labi pastrādājis. Dargie draugi, paldies, ka noklausījāties īkšķīti zvaniņu, subscribe, mubraibe, studijā Cēsu skaņu, Cēsu rīts. Ja jums ir kādi jautājumi, cēsurīts@gmail.com. Jā, e-past uztais laicīgi. Jā, super, viss, čau, atā, lai laba diena, laba nedēļa, laba dzīve. Paldies. Atā.